Kā jaunajā novadā tiek uzturēti sporta un atpūtas objekti? Es vairāk runāšu par Salu un Selpils pagastiem, ko es vairāk pārzinu, bet domāju, ka arī visā lauku teritorijā, kas ir Jēkabpils novadā, situācija ir līdzīga un saskarās tieši ar to pašu problēmu. Ja mēs runājam par Biržiem, tad Biržu ciemā uz doto brīdi vecās skolas vai Biržu pamatskolas vecās teritorijā ir 3 volejbola laukumi, kuri praktiski tiek uzturēti ar personisku iniciatīvu vairāk. Un futbola laukums, kas bija, tas ir ieaudzis zālē un varbūt 2 reizes gadā tiek nopļauts. Salas sporta laukums, kas ir tagad atsevišķi izdalīta teritorija, kur tiks būvēts arī multifunkcionālais laukums, ir ieaudzis kārtīgi zālē, lai sporta skolā varētu notikt nodarbības. Es pats personīgi viņu izpļauju, lai bērniem būtu ko darīt un lai būtu laukums, kur spēlēt. Jā, tas pats arī ir Daugavas svētku norises vieta, zvejnieku estrāde. Ļoti daudz tiek ieguldīti personīgo līdzekļu, cilvēki, kas atsaucās, kas grib spēlēt, grib sportot, piedāvā savu palīdzību. Līdz ar to tā apsaimniekošana ir vairāk entuziastu ziņā nekā novada interesēs.